Jūs uzminējāt, mēs atrodamies vienīgajā Latvijas pilsētā, kurā ir iestājies rudens. Par Siguldas radošo kvartālu pastāstīs kultūras un turisma centra direktore Jolanta Borīte. Sagaidām. Vispār radās ideja par šo kvartālu? Jā, rašanās iemesli droši vien ir saistīti ar to, ka mēs bijām Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsētas partneris, bet tas varbūt bija tāds ļoti liels grūdienis, lai uz to ietu. Patiesībā viss sākās kaut kādā 2009. gadā, kad ap to laiku sākās tāds muzikālais piedāvājums Siguldas pils dārzā vasarās, muzikālās brokastis. Un es atceros, ka ēka, kurā ir arī vairāki radošie amatu meistari, bija tāda ļoti noplukusi. Mēs, lai viņi tā kā labāk izskatītos, mēs likām logā tādas lielas fotogrāfijas vēsturiskās. Un vienmēr domas priekšsēdētājs pieskatīja to, lai tā skatuve vai tas skats būtu vērsts mazliet citur lai tie cilvēki neskatītos tām noplukušajām ēkām. Bet, ja paskatās vispār šobrīd, kāds tobrīd izskatījās pils kompleks, tiešām nožēlojami. Ne tikai tas, ka bija ēkas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, bet viņas bija pārbāztas ar visu, kas bija liekas. Tas nozīmē to, ka ēkā vienkārši nevarēja tā ieiet. Un toreiz, kad mēs kļuvām par Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālajiem partneriem, Rīgā sāka veidoties dažādi šie radošie kvartāli, un mēs saucām pie sevis arī brāļus Dambergus to laiku, kas Kalnciem kvartāli izveidoja, lai viņi izstaigā pils kompleksu un pasaku, kas šeit varētu būt. Un viņu ieteikums tā arī bija, ka šeit arī ir jāveido tāda radošās amatniecības centrs. Pasākumi tāda muzikālās brokastis turpinās vēl aizvien. Ir pils paviljona, tātad iekšpagalma teritorija, kas tik labi iekārtot ir. Vasarā ir pils paviljona koncerti. Ziemassvētku laikā Siguldas jaunajā pilī atdzīvojas pasakas. Dažādi stāsti, tātad ģimenes tiek aicināts šeit. 11. novembris, kad cilvēki nāk šurp, un vairākus gadus ir notikusi arī Rudens karaliste, jo, kā jūs zinat, rudens ir tikai Siguldā, vai ne? un Rudens karaliste ir brīdis, kad tiek dots starts, lai tad rudens krāso lapas. Tātad, jā, vairākus gadus ir noticis šis pasākums. Bet regulārs ir izstāžu piedāvājums arī Siguldas jaunajā pilī. Dažkārt tās ir arī atsevišķas performances un ļoti iemīļota teritorija kāzām. Jā, paldies! Mēs esam Siguldas radošajā kvartālā un dosimies satikties ar tās uzņēmējiem. Ejam! Tad varbūt mazliet par to, kas šeit top. Kā tas sākās? Tā, vienā spriešanā mēs ar Maiju Turaidas Rozi visi zina. A to otro priekš mīlestības divi ir vajadzīgi. A to Viktoru reti kurš. Viktors bija pils dārznieks šeit. Mums vajag pacelāt Viktoru. Un redzat, ir tas tur Viktora vēstule. Un tas viss, ko mēs darām, ir tā kā mīlestības vēstule. Un tad domes saimnieks saka, varbūt jums der šitas. Mēs meklējām materiālu. Un viņš atnesa maisu ar fantastiski smalku biroja papīru, jau sasmalcinātu. Un viņu samaļot veidojas tik sniegbalta skaista virsma. Jau tas āķis lūpā, tātad, un pēc kaut kādiem gadiem atnāca uzraksts apsaiklēt. Liekas 3 vai ne pārāk sen. Es sapratu, mēs esam baigā topā vispār, jakas. Baigā topā. Tātad, jā, otraizējā dzīve. Bet 12 gadus atpakaļ. Es esmu zīmola pienlapa izveidotāja. Ideja aizsākās jau pirms vairāk kā 12 gadiem, bet pats sākums vispār bija jau ļoti sen bērnībā, kad faktiski mana mamma bija šuvē un es esmu uzaugusi šūšanas darbnīcā. Līdz ar ko likumsakarīgi arī turpinājās visas mākslas skolas, dizaina skolas un attiecīgi organiski arī stāv arī zīmols. Kādu laiku darbojoties mājas studijā, es sapratu, ka es esmu sasniegusi kaut kādus griestus un gribās savas telpas.
Un faktiski šīs telpas mēs uzmanifestējām, jo sanāk, kad mēs bijām uzlikuši uz papīra ideju, ka man gribās savu darbnīcu, un lai turpat blakus ir arī veikaliņš, un kur es varu darboties un radīt un pakot un sūtīt visu klientiem, bet var arī klātienē ienākt un paskatīties, apčamdīt, uzlaikot, nopirkt. Tas, kas ir šeit, forši sajust tieši to sajūtu, kad atnāk amerikānis, spānis, itālis, jebkurš cilvēks no ārzemēm, un ka viņu uzrunā tas produkts varbūt pat vairāk nekā vietējo tirgu, un tas ir ļauj sajust to foršo garšu, ka tavs produkts, ko tu esi no sirds uzradījis ar savām rokām, ka viņš ir aizceļo pa visu pasaules dažādām vietām. Tā, jā, mēs šeit esam uz vietas cauru gadu. Protams, lielākā plūsma un kustība šeit uz vietas ir tieši vasaras sezona un tagad, kad ir rudens sezona. Bet mēs darbojamies arī augstajā sezonā. Viss janvārs, februārs, marts, aprīlis, kad it kā ir zemā sezona, mēs vienalga strādājam gan uz internetu veikalu pasūtījumiem, gan radam tajā laikā, kad ir varbūt mazāk tā plūsma, mēs tajā laikā izmantojam un radam jaunus produktus tajā laikā. Tā nākotnes vīzija, protams, kā jau lielākajai daļai gribētos tikt eksportā, bet mēs saprotam arī, ka tas ir ļoti sarežģīti un arī tas prasa diezgan liels finansiāls ieguldījums, lai izvēlētos tos mērķu tirgus un apzinātu tieši to gala klientu, kas tur gaida mūsu džemperi vai krekliņu. Spieķus es gatavoju jau vairāk kā 30 gadus. Es ieprecējos spieķu gatavotāju ģimenē. Jo ar spieķiem ir tā, ka nekur tādu amatu nemāca. Tad vai nu jāpiedzimst spieķu ražotāju ģimenē, vai jāieprecas. Es ieprecējos. Man vīra vecāki gatavoja. Bija mācījuši vīram. Vīrs tā pārāk neaizrāvās ar tiem spieķiem, bet man tā lieta iepatikās un es sāku ražot. No sākuma mazliet tā kā no hobija līmenī. Un pamazām tas amats pārņēma man visu manu dzīvi. Šeit, radošajā kompleksā, kad Laura te sāka to kompleksu bīdīt, tad vienkārši mēs daži amatnieki uzzinājām, ka te kaut kas top un jau laicīgi pieteicāmies. Bet tā jau tik vienkārši arī nebija. Šeit tomēr tā ienākšana bija caur izsoli. Bet laimīgā kārtā tajā laikā citi amatnieki tā īsti vēl nebija apjautuši, ka te varētu būt kāda perspektīva un nemaz nekāda liela konkursa nebija. Tad mēs te viegli tikām iekšā. Šeit mums ir jāmaksā arī nomas maksa un tā nav gluži tā, ka pašvaldība mums būtu pavēlti visu te iedevusi. Bet cīnāmies. Un tad cik kopš radošais kvartāls ir sācis to? 8 gadi, kopš paša sākuma es šeit esmu. Jā, un kā jūs darbojaties visu sezonu? Nē, ziemas sezona ir pilnīgi tukša. Jā, tad jums ir atvaļinājums, ja? Nē, nav nekāds atvaļinājums, tad notiek ražošana. Ražošanas process. Jo vasarā, kad nāk cilvēki diezgan daudz nāk rīt līdz vakaram, tad neko daudz vairs saražot nevar. Tā kaut ko mazliet viņi var piestrādāt, bet tā nopietni jāsaražo ziemā, lai vasarā būtu ar ko strādāt. Jā, un tad sanāk jūsu, teiksim, kā uzņēmuma, kā amatniece esat viena vai jums kāds palīdz? Es esmu principā viena, bet lielos spieķus man palīdz vīrs gatavot, jo tas ir smags darbs. Un tātad visu, ko mēs šeit redzam, ir jūsu un jūsu vīra darbs? Pa lielākai daļai, jā. Bet man palīdz arī daži citi amatnieki. Jā, liels jums paldies par interviju. Tiešām ļoti veiksmīgi, lakoniski. Esmu ādas meistare. Ar ādu es strādāju jau ļoti sen, bet šeit mēs esam 8 gadus. Pašvaldība atrestaurēja vecās telpas. Šis bija Kņaza laikā stallis. Mums piedāvāja telpas. Telpas bija uz izsoli ar noteikumu, kad mēs nodarbojamies ar savu profesiju un piedāvājam meistarklases arī. Tāda mums tā kā atvērtā darbnīca, lai var redzēt, ko mēs šeit daram.
Un tāpēc mums arī ir piesakās, mums brauc skolēni, mums nāk arī turisti, atsūta tūroperatorus, un tad viņi iemēģina roku. Ja? Mēs taisam mazās īsās meistarklases uz to, ko var pagatavot ātri. Ja? Ātri mēs pagatavojam atslēgu piekariņu, grāmatzīmi vai rokas sprādzi. Tāds mums ir piedāvājums. Ja? Par nākotni grūti teikt, piepūšam vaigus un strādājam. Mēs darbojamies cauru gadu, jā. Varbūt ziemā mums arī ir mierīgāk, bet nevar teikt, ka ir pilnīgais klusums, jo Sigulda mums tomēr ir, mums brauc uz kalniem, cilvēki tāpat staigā un tā kā pie mums arī vienalga iegriežās. Ir dažas dienas, kad ir kluss, bet tajā laikā mēs strādājam. Jā, jo mēs šeit uz vietas arī to visu tā kā daram, tad tas ziemas periods ir tas ražojošais. Tātad mani sauc Alīna Sietiņa, mēs kopā ar ģimeni, ar Andriju Sietiņu un Oskaru Sietiņu kopā īstenībā esam atvēruši šeit tādu unikālu vietu. Oskars ir viens no labākajiem biznesmeņiem mums vispār ģimenē. Iedvesmo mūs visus darboties un turpināt neapstāties. Mūsu ideja ir ražot ceremoniālo jeb brāvu kakao, kas nāk no Ekvadoras pupiņām. Tās izskatās šādi te. Un tas ir arī mūsu pamat izēviela, tā ir mūsu vienīgā izēviela, jo sevišķi kakao. Kakao mums ir bez cukura, mums ir tīrā veidā, kas skaitās kā 100% šokolāde. Un līdz ar to mēs arī piedāvājam šeit, mums ir menu, dažāda veida kakao, dažāda veida garšām, garšu kombinācijām, kur lielākoties mēs apvienojam Latvijā iegūtus augus, Latvijā lasītus augus. Mums ir daudz sadarbības partneri, kas piedāvā pašlasītus augus Latvijas pļavās. Un mēs arī ražojam dažādu veidu šokolādes. Šeit mums ir, piemēram, ar upenēm. Šāda te. Un mēs piedāvājam maksimāli vienkāršu sastāvu. Sastāvs šokolādēm ir ar maksimums 3 līdz 4 sastāvdaļām. Lai ir viegli saprotami, lai ir bez A, B, C, D, E, F, G un lai ir maksimāli vienkārši sastāvs, ko jebkurš var saprast. Un tad mēs šeit, šajās telpās, mēs piedāvājam, šeit mums ir tāda neliela kakaunīca, kur mēs piedāvājam cilvēkiem atnākt iepazīties ar mums vairāk. Šeit mēs rīkojam arī kakao ceremonijas un meistarklases. Pie mums nāk arī skolēni un bērnu dārznieki iepazīties. Pirmkārt ir tas, ka visas telpas nav vēl aizņemtas. Tā ir viena lieta. Otra lieta - līdz šim neizmantotais potenciāls un tas, kas nav izdarīts, ir Siguldas jaunajā pilī ir tikai ekspozīcija un interjers. Nav nekādu programmu, tādu mērķtiecīgu kultūru izglītojošo programmu. Tā tad ir iespēja attīstīt arī šīs te programmas. Un tas, kas līdz šim varbūt arī nav izdevies ļoti veiksmīgi izdarīt, šie te radošie uzņēmēji vairāk gaida, kad pašvaldība darīs kaut kādus, veidos kaut kādus notikumus, kas dod viņiem pienesumu. Tā kopiena nav tik spēcīgi attīstījusies, lai viņi paši mobilizētos un veidotu kaut kādu atvērtu, baltu rotas reizi 5 gados, kad svin jubileju, viņi uzstājas kārtīgu notikumu. Bet pēc būtības būtu absolūti normāli, ka viņi paši kā kopiena darbotos un arī dotu kaut kādu, paši nāktu klajā ar kaut kādām lietām. Tā kā ir tas, ka viņi vairāk gaida iniciatīvu no pašvaldības, lai viņi varētu gūt kaut kādu labumu. Paldies! Lūdzu! Mēs jau tev mikrofonu uzmanījām.
Un tad, 3, 4, tiekamies Siguldā! Kamēr citi sūri grūti strādā, Basted! Meitenes! Kā jums garšo? Ko jūs paņēmāt?